Tātad, šitam te man būs siltā grīda. Šitā man ir šķemba. Sīkšķem kaut kāda 8, 16. Tad diezgan maziņa. 2 centimetri, tad gabuņi tādi. 2, 3, 1. Šī te es vēl izlīdzināšu tā, viņam ļoti smuki. Līdzinu viss ir. Noblietēšu pirms putupos likšanas. Un. Jā, tātad man ir plānots putupos apakšā, 2 pa 50. Tā ir šūts pārsadzās, tur visu smuki. Sašovot ar makrofleks, tas, kurš tur nepūšās. Un pa virsu, tad jau arī, protams, siltā grīda. Un par slīdzi mēs aizējām par silto grīdu. Kā es to puķiku gribu likt? Es viņu negribu likt visu vienā gabalā. Pa visu šo manu perimetru. Es viņu gribu likt tikai tajās vietās, kur man nebūs sienas. Tātad sienas man būs atsevišķi. Es kaut kā to bija iedomājies tā, kad reku, piemēram, šitie dēļi, putuplasta beigas un šitam putuplasta beigas, un šitā man iedomātā siena. Un. Šitien te es nezinu, kaut armatūra palikusi, samat armatūra tajā vietā, tur kaut kas ārmai bišķiņ. Un džeki, kuri estiču man te gāzīs iekšā. Un te viņi arī te sāks ar šito caurumu, aizbērs. Un tad arī ies tālāk pa puķiku. Es it kā painteresējos te vieniem pazvanīju, pateicu, ka tas ir ok, viņi tā dara un problēmas nesot, tāpēc tā gribētu, lai man no sākuma ir grīda visā plaknē. Un tālāk, kad puķiks ir iekrāmēts, jā, un tālāk tad es biju domājis par pirms puķika, puķiks. Pirms tā visa, man šitam te, man būs durvis uz teras virināmās un bīdāmās. 2,80 viņi man ir platumā un 3 ar kaut ko viņi ir augstumā. Un 2,80. Yeah. Un fīča man ir tāda, kad šitās te durvis, lai trāpītu uz visiem 100. Jo kā nekā es pats taisu un pats kaut ko te skatos, cenšos, rēķinu, nereķinu, sanāk un lai nesčakarētos. Es biju domājis uztaisīt, džeki atnāks, estriči, un to sauso grīdu iegāzīs, un rekur te uztaisīt kaut kā tādu barjeriņu. Visam durvīm, starp citas tā bija domājis varbūt uztaisīt, bet tā, lai, teiksim, siltās grīdas trubas man ienāk iekšā šiten, piemēram, rekur te man ir durvi, lai man siltās grīdas trubas ienāk šiten, vai tā cilpa, kaut arī šitā, ja man es nezinu, kaut kā, vai te man arī siltā grīda ir, un visos tajās durvīs arī. Un pēc tam, kad džeki to sauso grīdu iegāzīs, šito es ņemu no, zvanu durvi džekiem, atbrauc krāmēt durvis, un tad mēs vienkārši tā perfekti iekrāmējam tās durvis uz ekstrudēto puķiku un kaut kā tur tā. Par šito es arī nezinu, kā darīt. Uzreiz zvanīt džekiem, lai viņi te gāž iekšā un jau pēc fakta tos grīdu taisīt vai širā. Un tālāk rekur puķiks, uz puķika man ies. Te nu poši te malvai. Es biju domājis paņemt tādu Lego veidīgi, viens otrā liekās, viņš tā kantē tādi gabuliņi, tu viņus sakrāmē tā pa visu perimetru. Un pēc tam tos siltās trubas tur ir viņam atstarpīta 10, 20, 15, 20, tāda tur smuki ļoti var sapakot tās trubas. Un viņam pašam ir 2 centimetri apakšā. Tas siltinājums un tāda, jā, uz tādiem pumpuriņiem. Es parādīšu pēc tam. Un jā, tad reku to pa virsmu sakrāmēt, bet atkal man, ja es krāmēju to, tad man paliek kaut 6 centimetri priekš tās grīdas sausās. Tas it kā bišķi man būtu pa maz ir. Tāpēc tā pārdomās vēl. Un, jā. Te es domāju to grīdu. Sākumu uzmačīt.
Pēc tam melnos griestus. Pirms melniem griestiem, protams, es aiztaisīšu ciet tos visus caurumus, kas veidinās. Es arī biju rādījis atsevišķi. Kur šitos te visu caurumus, lai man te nekas nevējojās. Un pēc tam tad jau arī plēve. Un pēc tam, kad es iekrāmēšu plēvi un būs melnie griesti, tad arī iekrāmēt sienas. Un tāpēc sienas tagad uz sītenes negribu, jo pirms sienām vajag plēvi un es gribu, man tur baigi atškrējās. Gribu paņemt normālu šo tā kā viņi tādas staužiņas ar ripulišiem, lai es varu normāli dragāt pa šajien. Tā kā jā, kaut kādi šitādi man plāni pagaidām, risinājumi man nav. Ko līdz man būs kāds risinājums, es obligāti padošu ziņu. Nē, bet ierakstīšu kādu video.